sveicināti! Es esmu tīrs, sāps un svaigs. Novēlu jums to pašu arī jaunajā gadā. Un to svaigumu, sāpu un tīrību jūs varat tikai iegūt pie mums, mūsu Bāniša pirtī. Brauciet, nāciet, gaidā! Labdien, dārgie Bāniša draugi, atbalstītāji un citi visi mīļie cilvēki. Tā un ir sanācis, ka es šeit esmu ieradies no Bāniša noslēpumainās vietas Papardes. Nu un, ja nemaldos, tad ar vienu otru no jums mēs esam tikušies jau pagājuši gadu. Kā tur būtu, ja mēs tiktos arī šogad? Varbūt es būšu tieši tev pagādājis kādu mīļu, simpatisku dāvaniņu. Nu, varbūt saskrienamies Papardē. Gribu izmantojot iespēju novēlēt visiem gaišus un mīļus Ziemassvētkus. Nu, tāpat arī, protams, nākamajā 2013. gadā, lai jums visiem būtu stipra veselība, lai jums, protams, būtu liela mīlestība un saticība ģimenē. Nu, ko es varētu novēlēt? Protams, laikam aizmirsu novēlēt kādu blēņu, bet tikai maziņu, un to es teicis neesmu. Nu ko, uz redzēšanos satiksimies Papardē. Laimīgu jauno gadu un priecīgus Ziemassvētkus! Labvakar, cienījamie televīzijas, cienījamie Bāniša draugi, kolēģi, klienti un citādi domājušie. Atļaujiet man no sevis personīgi, no visiem mūsu darbiniekiem un no Bāniša, vai atvainoju, zvana. Kas mums zvana? Halo? Jā, ministra kungs? Jā, protams. Nē, brauksim. Jūs ar 22. būsiet. Nu, ļoti patīkam. Jā, gaidīsim, jā. Ņemiet visus līdz, brauciet, visiem vietas pietiks. Jā, arī jums Ziemassvētkus priecīgus, visu labu, laimīgu jauno gadu. Tā, par ko es te? Jā, atļaujiet jūs apsveikt šajos Ziemassvētkos, novēlēt jums visu to labāko nākamajā gadā, lai nākamais gads jums nāk ar vēl lielākiem panākumiem. Bet galvenais, atcerieties, ka nākamgad mēs svinēsim savu 110 gadu jubileju un gaidīsim jūs visus ciemos pie mums septembra 1. sestdienā. Gaidām, jo mums būs 110 gadi. Tas ir vairāk nekā Latvijas valstī un vairāk pat nekā pašam Latvijas dzelzceļam. Tā kā priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu no mums visiem šeit Gulbenē jums.